Ar ko tad atšķirās šis budžets no citiem iepriekšējiem budžetiem? Ziniet, es jums teikšu tā, īpaši ar ko neatšķirās. Ja, manuprāt, tieši atšķirības nav nekādas. Saeimas deputāti vēl joprojām ir balsošanas mašīnas. Deputāti sagaidīja, ka diskusija vairāk būs vērsta par budžetu, kas skar ģimenes, kas skar bērnus, skar izglītību. Lai gan ir aizmirsuši to sākotnējo uzstādījumu, birokrātijas apkarošanu, izdevumu samazināšanu, par to vairs negribu dzirdēt. Saturiski šis ir viennozīmīgi visvājākais budžets, bet vēl joprojām valdošā koalīcija mēģina viņu iepakot kā kaut ko ļoti fantastisku. Bet šis ir īpaši cinisks budžets saistībā ar to, ka viņš tiek saukts par attīstības un drošības budžetu. Es jums teikšu, nav ne drošība, nav ne attīstība. Drošība tiek pasniegts katrā teikumā. Un tie, kas balsos pret, tātad tie ir pret drošību, tie ir ar Kremli kopā. Līdz ar to arī deputāti ir zaudējuši uzticību esošajai valdībai, kura 4x4 restartā teica, ka viss būs savādāk. Ir tikai viens drošība, un ar šo lozungu ejam uz priekšu, un neviens vispār nedrīkst uzdot papildus jautājums, kas tur tai drošībai, kam tā pārējā nauda. Drošība ir tikai neliela daļa no 1,8 miljardiem. Drošība ir pusmiljards. Un arī pa aizsardzību. Tas neko nenozīmē, ka mēs iedodam šim aizsardzībai 2 miljardus. Jautājums ir par to, kā mēs viņus tērējam. Un šeit ir Latvija pirmajā vietā uzskats tāds, ka mums ir nepieciešams drošs aizsargs, un mēs piedāvājam vienoties ar Amerikas Savienotām valstīm, lai amerikāņi atbrauc uz šejien ar savu armiju, es nezinu cik, 10 000, 20 000, 100 000 cilvēkiem, cik tas maksā. Mēs par to samaksājam un jūtamies droši. Vēl joprojām es uzskatu, ka budžeta veidošanas pamatprincips ir jāmaina pašā saknē. Savādāk bija tikai vārdi. Viss pārējais ir tieši tāds pats, kāds ir bijis. Un kāds tur, kur ģimeniskās vērtības nav pirmajā vietā.